Čau, te Eko eksperts Nils. Un šajos īsajos video es pastāstīšu un parādīšu tev dažādas Eko risinājumus. Ja tev rodās jautājumi, zvani mums, raksti, un mēs palīdzēsim tev. Nu ko, dodamies uz objektu. Nu ko, draugi, esam atbraukuši uz vienu no objektiem. Atrodas Ventspilī, Galiņciem biblioteka. Un tagad es jums ātri izskriesim tā kopā apkārt pa objektu un apstīsimies, kādi forši Eko risinājumi ir te uzstādīti. Un nedaudz arī sīk par viņiem pastāstīšu. Laižam! Cerams, ka neaizfūtīs kameru. Tātad zem šīm te tehniskajām lūkām var atrasties praktiski jebkas. Tā var būt skataka, kā mēs redzējām stāvlaukumā. Tas var būt kaut kādas komunikācijas, sūkņi, pretvārsti, slēdži. Principā visu, ko jūs gribat noslēpt, visu var noslēpt zem šādām te tehniskajām lūkām, kuras ir paredzētas seguma iestrādēji. Attiecīgi mēs varam iestrādāt bruģi, asfaltu, betonu, flīzi, praktiski jebkuru segumu, ko mēs varam iedomāties. Un jā, gar fasādi šeit ir ļoti pareizs risinājums, ir fasādes kanāli, Eko profilaini. Attiecīgi viņi savās šo te slīpo lietu un arī virszemes ūdeņus, lai tas mitrums neplūst iekšā ēkā, lai biblioteka un tajā esošās grāmatas ir pasargātas. Tāpēc kārtējais objekts, kur ir izmantot forši Eko risinājumi. Un tagad, es domāju, mēs dodamies tālāk un tiekamies nākamajos Eko objektos. Čau! Gandrīz aizmirs. Ja tev ir jautājumi par kādu no Eko risinājumiem, droši sazinies ar mums.